Šajā apmācību videoklipā jums tiks parādīta Heg Incamaster iekārtas izmantošana, lai nodrošinātu tās labāko sniegumu. Izstrādāts uroloģisko ieliknīšu un autiņbiksīšu iznīcināšanai, Incamaster ir ļoti efektīvs izmaksu, enerģijas un veiktspējas ziņā. Ievērojot videoklipā redzamos pamatprincipus, jūsu iekārta jums to nodrošinās. Incamaster iekārta ir lielisks palīgs jums ikdienas pacientu aprūpē. Incamaster smalcinātājs sadala higiēniskās paketes un autiņbiksītes līdz masai, kura var automātiski aizskalot projām. Tas nodrošina ātru, tīru un efektīvu higiēnas preču pārstrādi katru reizi. Turklāt Incamaster samazina smaku un troksni, kas raksturīgi cita veida atkritumu sasmalcināšanas sistēmām. Ievietojot netīrās higiēniskās paketes tvertnē, uzvelciet nepieciešamo aizsargapģērbu, ieskaitot cimdus un polietilēna priekšautu. Atkritumus aiznes uz šālīšu mazgāšanas vai atkritumu telpu. Nesot atkritumus, izmantojiet maisiņus, uzlieciet vāku vai tam līdzīgu atbilstošu pārklāju, lai izvairītos no izšļakstīšanās vai inficēšanās riska. Incamaster iekārtā var ievietot nesalocītas higiēniskās paketes, cilvēka izkārnījumus un tualetes papīru. Pirms atkrituma ielikšanas Incamaster ierīcē pārliecinieties, ka esat izņēmis visus priekšmetus, kas nav piemēroti pārstrādē. Nedrīkst ievietot polietilēna priekšmetus, apsējus, cimdus, šļirces vai priekšmetus ar metāla daļām. Ja vēlaties ievietot salvetes, vienmēr pārliecinieties, vai tās ir piemērotas smalcinātājam, lai izvairītos no sistēmas bloķēšanas un bojāšanas. Lai atvērtu ierīci, paceliet rokturi, kā parādīts video. Ja jūs nesat vairākus priekšmetus, varat nospiest rokturi ar roku. Tas ļaus turpināt pārstrādes procesu, nenoliekot atkritumus zemē, tādējādi novēršot infekcijas vai piesārņojuma risku. Šeit mēs redzam, kā Incamaster sasmalcina paketes. Asmeņu sistēma sasmalcina atkritumus sīkās šķiedrās. Kanalizācijas sistēmā nonāk tikai sīkas daļiņas, novēršot bloķēšanas risku. Incamaster iekārta darbosies ar pilnu jaudas efektivitāti, ja būs 2/3 pilna. Tās ir 4 mazas vai 2 lielas paketes. Tās tiks sasmalcinātas mazāk nekā 2 minūšu laikā. Nelieciet iekšā vairāk, jo tas var samazināt iekārtas efektivitāti. Lai aizvērtu iekārtu, vienkārši paceliet rokturi un aizveriet, to nofiksējot, un ierīce ir drošībā. Ierīce nedarbosies, kamēr vāks nav cieši aizvērts. Neaizcertiet vāku, jo tas var izraisīt bojājumus un ierīce var nedarboties. Kad vāks ir cieši aizvērts, nospiediet pogu start jeb sākt. Pēc tam jūs redzēsiet, ka iedegas gaismiņa, kas liecina, ka pārstrādes cikls tūlīt sāksies. Kad pārstrādes cikls ir sācies, noņemiet cimdus un priekšautu. Izmetiet tos tiem paredzētajā vietā. Pēc higiēnas pakešu izmešanas rūpīgi nomazgājiet rokas, lai izvairītos no infekcijas. Ja pārstrādes cikls nesākas, ir vairākas vienkāršas pārbaudes, ko jūs varat veikt. Vai vāku aizvērāt pareizi? Vai kļūdas indikators deg? Ja deg kļūdas indikators, atslēdziet ierīci, pēc 10 sekundēm to atkal ieslēdziet. Ja kļūdu indikators turpina degt, izslēdziet ierīci un sazinieties ar apkopes servisu. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, pagrieziet slēdzi pie sienas. Jums ir jāpārtrauc arī ūdens padeve ierīcei, izslēdzot vārstuli, kas atrodas ierīces sānā. Incamaster uzturēšana ir ļoti vienkārša, tajā ir iebūvēts antibakteriāls līdzeklis. Regulāri noslaukiet iekārtu ar siltu ziepjūdeni. Dezinficējiet ar nekarodējošu dezinfekcijas līdzekli, saskaņā ar ķīmiskās drošības instrukcijām. Kā redzams šajā videoklipā, Incamaster ir vienkārša, bet efektīva iekārta. Pareizi izmantojot un pienācīgi uzturot iekārtu, varat iznīcināt higiēniskās paketes droši un bez problēmām.